Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mīļie draugi! Es esmu priesteris Jēkabs Rodions Doļa, un šajā dienā, 18. martā, es gribu publicēt šo video, ar kuru gribu uzaicināt jūs kādā īpaša ceļojumā pretī 13. jūnijam, Svētā Antona dienai. Es ārkārtīgi godinu un mīlu Svēto Antonu. Es ticu viņa aizbildniecībai, palīdzībai, un viņa piemērs, viņa pamācības mani ļoti uzruna un mudina sekot Kristum. Un es gribu uzaicināt jūs sagatavoties viņa svētkiem ar tādu lūkšanas veidu, kāda tiek praktizēta Itālijā, un latviski to varētu saukt par 13. 13 otrdienas Svētais Antons mīris, piedzimis debesīm tieši otrdiena, un tāpēc otrdienās viņu visā pasaulē godina viņa godinātāji. Un īpaši lūkšanas veids 13 nedēļas pirms viņa svētkiem otrdienās godināt viņu. Un šogad viņa svētvieta, Svētā Antona sanktuārijas Padujā, kur viņš ir piedzimis debesīm, kur ir arī viņa relikvijas, ir sagatavojis kādu cerības jubilejas svētā gada 13. Proti, tās ir pārdomas par cerības tēmu. Tieši šīs tikums tiek apcerēts, tiek no jauna lūgts, lai Dievs stiprina mūsu cerību, un šis tikums arī tiek pavairots šai svētā jubilejas gadā. Un šai otrdienā mēs sagatavosimies, mēs piesauksim Svēto Antonu, un tad nākamais 12 otrdienās mēs apcerēsim 12 cerības liecinieku dzīves. Un gribu jums teikt, nebaidieties sākt arī varbūt arī citā dienā, pievienojieties vēlāk, bet esiet šai Svētā Antona sadraudzība šais 13 nedēļas līdz viņa svētkiem. Tāpēc sākam šo ceļu kopā, un tagad būs nelieli ievadvārdi no svētvietas izdotas grāmatiņas, kuras esmu pārtulkojis. Tad būs 13 invokācijas Svētā Antona godam. Pēc katras invokācijas kopā lūksimies gods, lai ir Tēvam un Dēlam, un tad būs svēto rakstu fragments ar īsām pārdomām, un tad būs daži domu graudi, kuros varam apcerēt, kuras varam meditēt, un saskaņā ar kuriem varam arī pieņemt kādus lēmumus. Sāksim ar krusta zīmi Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen! Cerības jubileja. Skaista iespēja runāt par to tikumu, kas palīdz mums ar pārliecību raudzīties uz priekšu, neskatoties ne uz ko, un cik ļoti mums tā ir vajadzīga. Katra no mums sirdī ir cerības. Dažreiz tās ir mazas un nesniedzas tālāk par mājas slieksni, bet tas tomēr ir svarīgas. Tomēr cerību var arī audzināt un palīdzēt tai augt, lai tā kļūtu liela, nobriedusi, dāsna. Lai cerība varētu augt, mums ir vajadzīgi liecinieki, īpaši cilvēki, kuri ir cerējuši ar lieliem sapņiem un kuri var mūs iedvesmot. Ceļojuma 13 otrdienās, šai lūkšanu ceļojuma, mēs iepazīsim 12 cilvēkus, kuri ir devuši cerībai spēcīgu, priekšzīmīgu saturu, ko mums ir labi zināt. Mēs iepazīsim cerības svētceļniekus, kuri ar savu liecību atjauno arī mūsu cerību, īpaši tad, kad dzīves notikumi to pakļauj pārbaudījumiem. Šie būs cilvēki, kas ir iededzinājuši gaismas staru pasaules nakti. Mēs sekosim līdzi ceļam, kas palīdzēs mums pacelt galvu un paskatīties tālāk, zinot, ka katrs upuris nes labus augļus tāpat,
kā sēkla, kas mirst. Labu ceļojumu mums visiem šai cerības svētceļojumā. Dargie brāļi un māsas, uzticēsim mūsu lūgumus Jēzum, lai viņš ar svētā Antonija aizbildniecību izlietu par mums savu žēlastību. Kungs, kas svēto Antoniju esi padarījis par evaņģēlija apustuli, dāvā mums ar viņa aizbildniecību stipru un pazemīgu ticību un dari, lai mūsu dzīve saskan ar ticību, ko apliecinām. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas svēto Antoniju esi padarījis par miera un brālīgas mīlestības celtnieku, uzlūko vardarbības un kara upurus un dod, lai šai nemierīgai un spriedzes pilnai pasaulē mēs būtu drosmīgi nevardarbības, cilvēces attīstības un miera liecinieki. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Dievs, kas svētajam Antonijam dāvāja dziedināšanas un brīnumu dāvanu, dāvā mums dvēseles un miesas veselību, dāvā mieru un mierinājumu tiem, kas uzticas mūsu lūgšanām, un dari mūs pieejamus kalpošanai slimajiem, vecajiem un nelaimīgajiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas svēto Antoniju esi padarījis par nenogurstošu evaņģēlijas sludinātāju uz cilvēku ceļiem, sargā sava tevišķie žēlastība ceļotājus, bēgļus un emigrantus, pasargā viņus no visām briesmām un vadi viņu soļus pa miera ceļu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas svētajam Antonijam esi dāvējis atkal savienot pat no miesas atrautus locekļus, apvieno visus kristiešus savā baznīcā, kas ir viena un svētā, un liec viņiem dzīvot vienotības noslēpumā, lai viņi būtu viena sirds un viena dvēsele. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas svēto Antoniju esi padarījis par lielu garīgas dzīves skolotāju, dari, lai mēs atjaunotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēliju un svētlaimes mācību, un darītu mūs par garīgas dzīves veicinātājiem saviem brāļiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Ak, Jēzu, kas svētajam Antonijam dāvēja nesalīdzināmo žēlastību turēt tevi kā bērnu savās rokās, svētī mūsu bērnus, lai viņi auga labi un veseli un dzīvo svētē dievībā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, žēlsirdīgais Jēzu, kas svētajam Antonijam dāvēja gudrību un dāvanas, lai viņš ar sludināšanu un svēto kalpošanu vadītu dvēseles uz svētumu, dāvā, lai mēs ar pazemību un ticību tuvotos izlīgšanas sakramentam, lielai tavas mīlestības dāvanai pret mums. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, svētais gars, kas svētajā Antonijā esi dāvājis baznīcai un pasaulē izcilu svētās mācības skolotāju, dari, lai visi, kas kalpo plašsaziņas līdzekļos, sajustu savu lielo atbildību un kalpotu patiesībai, mīlestībā un cieņa pret cilvēka personību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas esi pļaujies, kungs, ar svētā Antonija aizbildniecību sūtīja savā laukā daudzus cienīgus konsekrētos un priesterus,
piepildi viņus ar savu mīlestību un piepildi ar dedzību un dāsnumu viņu sirdis. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Jēzu, kas esi aicinājis pāvestu būt par visu ganu, augsto priesteri un patiesības un miera sludinātāju, ar svētā Antonija aizbildniecību atbalsti un mierini viņu viņa misijā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Dievs trīsvienība, kas svētajam Antonijam dāvēja žēlastību iepazīt, mīlēt un godināt jaunavu Mariju, Jēzus māti un mūsu māti, dāvā, lai mēs vienmēr droši tuvojamies viņas mātiškajai sirdī, lai labāk kalpotu, mīlētu un godinātu tevi, kas esi Dievs mīlestība. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas svētajam Antonijam ļāvi mierīgā garā doties pretī savai māsai nāvei, vērs mūsu dzīvi pie tevis, palīdzi mirstošajiem, dāvā mūžīgo mieru mūsu mirušo brāļu un māsu dvēselēm. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Mīļie brāļi, tagad piesaukuši svēto Antoniju, uzklausīsim Dieva vārdu. Lasījums no apustuļa Pētera 1. vēstules. Apjozoši sava prāta gurnus, būdami skaidrā prātā, pilnīgi paļaujieties uz jums nesto žēlastību, kas parādīsies, kad Jēzus Kristus atklāsies. Kā paklausības bērni neļaujieties iekārēm, kurām agrāk ļāvāties nezināšanas dēļ, bet tāpat kā jūsu aicinātājs ir svēts, topiet arī jūs svēti visas savas dzīves gaitās, jo ir rakstīts: esiet svēti, jo es esmu svēts. Lūksimies. Kungs, dari mani par sava miera rīku, kur ir naids, lai es nesu mīlestību, kur ir aizvainojums, lai es nesu piedošanu, kur ir nesaskaņas, lai es nesu ticību, kur ir maldi, lai es nesu patiesību, kur ir izmisums, lai es nesu cerību. Mīļie draugi, šai nedēļa pārdomāsim šādas idejas, šos jautājumus, kurus varam nesāt mūsu sirdsapziņā, mūsu dvēselēs. Kādas izvēles es varu izdarīt šai jubilejas gadā, lai kļūtu par cerības liecinieku? Un kādas dāvanas un īpašības Kungs man ir devis, lai es sētu cerību ar savam ikdienas darbībām, lai cerība augtu vietās, kur es dzīvoju. Un vai es lūdzos par mieru pasaulē, īpaši tajās vietās, kur šodien valda vardarbība un karš. Mīļie draugi, paldies jums par šo kopīgo lūgšanu. Turpināsim godināt svētu Antoniju, gatavojoties viņa svētkiem 13. jūnijā, pieaugsim cerība kopā ar daudziem cerības lieciniekiem šais 13 otrdienās. Varu jums tagad pateikt, kas tie būs. Tas būs nākamais otrdiena jau svētīgais Pino Puglisi moceklis, kas veicināja mieru mafijas kārtojas reģionus. Karlo Akutis, daudziem no mums jau pazīstamais, un drīz jau būs kanonizēts šīs svētīgais jauneklis, kā arī mēs iepazīsim Kjāri Lubiku,
iepazīsim Maksimiliānu Kolbu, kā arī daudzus citus cerības lieciniekus. Mīļie draugi, paliekam sadraudzība un soļojam kopā šai cerības lūkšanas sveicinājuma šai jubilejas gadā, lai ir slavēts Jēzus Kristus.